Jā, labdien visiem! Prieks jūs redzēt šajā pavasara dienā. Es mēģināšu pastāstīt tādos vienkāršos vārdos, kā smadzenes ietekmē svāru, un būs arī drusciņi tādas medicīniski rakstura bildes, bet es centīšos, lai jūs visu saprast. Un patiesībā mūsu smadzenes ar mūsu perifērajiem orgāniem, ko jūs redzat bildītē lejā, zarnu traktu, adipozajiem audiem, jeb taukaudiem, aizkuņu dziedzeri un kuņģi nepārtraukti sarunājās. Sarunājās savā starpā, un šai savstarpējai komunikācijai ir milzīga loma, kā mēs uzņemam enerģiju, uzturu un arī kā mēs to patērējam. Un vēsturiski jūs redzat šeit smadzeņu daļu, ko mēs saucam par hipotalamu. Tā ir centrālā nervu sistēmā, un tā spēlē galveno lomu enerģijas līdzsvaru regulācijā. Un šeit jūs redzat, ka hipotalams ir tas, kas regulē tā saukto homeostātisko ēšanu. Cilvēku valodā tas nozīmē ēšana kā fizioloģiska vajadzība. Tā kā mēs esam mašīnas, kas braucam, mums nav benzīna, mēs nevaram pabraukt tālāk. Ja? Tad mums nokrīt zemes cukuru līmenis, mums vienkārši vajag paēst, lai mēs varētu tālāk iet darboties, lai mēs nepaliktu niķīgi, kašķīgi un tā tālāk. Un tāds mehānisms ir arhaisks, kas ir eksistējis gadsimtiem ilgi, un tā ir dzīvojuši mūsu senči agrāk, kad aptaukošanās, protams, bija krietni mazāk. Bet tā jūs redzat, otrā pusē ir tāda smadzeņu daļa, kas saucās limbiskā sistēma. Un tā limbiskā sistēma nosaka cilvēka emocijas, baudu, un redzat, viņa regulē tā saukto hedonisko ēšanu. Hedonisms ir labi zināms, ēšana kā prieka avots, kā baudas avots, un mūsu ēdiena pārpilnības laikmetā šī sistēma var tikt aktivēta un dot signālus arī tad, kad reāli mums nevajag ēst. Mēs esam pēduši, savu homeopātisko vajadzību apmierinājuši, bet mēs ejam gar kādu beķerī un kaut kur smaržo, mēs jūtam skaistu ēdienu smaržu. Un mums liekas, īstenībā mēs pirms stundas ēdām, bet tik forši smaržo un satiekam kādu paziņu un varbūt kopā vēl kādu maizīti pie kafijas apēdīsim. Un šeit jūs redzat hedoniskā ēšana no angļu valodas liking un wanting, tas ir tas mūsu gribu un patīk. Un trešā smadzeņu daļa ir smadzeņu garoza, jeb latvisku to varētu saukt par lēmējspēku, kas saka jā vai nē. Tātad, kas varētu teikt nē, man to bulciņu nevajag, vai citos gadījumos viņš saka, jā, varbūt šodien ir piekdiena, bijusi gara diena, un lēmējspēks ir ļoti svarīgs, bet lēmējspēks viņš nevienmēr darbojas optimāli. Un optimāli viņš darbojas tikai tad, kad mēs esam labi gulējuši, ir šīs 7-8 stundas. Ja jūs zinat, pēc negulētām naktīm vienmēr ir izaicinājums, mēs ēdam vairāk. Lēmējspēks īstenībā labi darbojas tad, kad mēs arī ēdam regulāri un neesam badā. Jūs zinat, ka ja visu dienu nav ēsts un vakarā ieiet lielveikalā, vienmēr badā iepērk vairāk, vai ne? Un lēmējspēks arī darbojas, kad mēs esam atpūtušies, mēs varam apzināti izvēlēties šo ēšanu. Un, protams, arī mūsu jauniešu valodā saucot multitasking laikmetā, ka mums ir stress, nepārtraukti uzdevumi un ir arī šī stresa, emocionāla ēšana, arī lēmējspēks darbojas slikti. Ļoti svarīgi ir ne jau tie gēni pēdējos 30 gados ir tik dramatiski izmainījušies, ka mums tas svars nāk klāt, bet dramatiski ir izmainījusies ēšanas uzvedība. No zālē sēdošajiem daudz var atcerēties savu bērnību, un neviens neēda pie datora, neviens nevarēja piebraukt ar mašīnu pie McDonalda, paņemt ātro uzkodu. Kad ēda, tad apsēdās pie galda un ēda, un neskatījās datorā vai nerunāja pa telefonu. Un ēda daudz lēnāk, jo vārdu savienojumā, kas jauniešiem ir populārs fast foods, ir viens ļoti slikts vārds – fast, jeb ātri.
Jo sāta sajūta, diemžēl, iestājas ne ātrāk kā pēc 20 minūtēm slaidam cilvēkam, un cilvēkam ar lieko svaru ir šī sāta hormonu rezistence, un sāta sajūta var iestāties arī pēc pusstundas. Un ja šo ātro uzskodu apēd 2-3 minūtēs, nekāda sāta signāla smadzenēs vēl nav. Un atlikušajā laikā var izdarīt ļoti lielu skādi. Un to mēs varam redzēt, ja mēs aizejam, piemēram, restorānā, atpūsties, paēst ar tuviniekiem, mierīgi, ēdam, runājam, nerijam. Mēs sakām, diezgan liela porcija, mēs vairs tam saldajam nav vietas. Ja? Un kā ir, kad mēs atnākam stresā mājās, no leduskapja ātri kaut ko apēdam, tad mēs atpūšamies un tad sākam domāt par tām pamatvakariņām, ja? Un tad vēl vakarā vēl pie televīzora. Ja? Tā kā domājot par šo ēšanas uzvedību, domājot par to apzināti, ja? Un arī varbūt tas jautājums bija iepriekšējai lektorei Kristīnai par to intervālu ēšanu, tām milzīgām stundām, arī šī ir atbilde, ka katram tas ir ļoti individuāli. Citiem nedara šī te 14 stundu gavēšana un ir tikai bats. Un kas tad nosaka to enerģijas homeostāzi, to līdzsvaru mūsu organismā starp enerģijas uzņemšanu un patēriņu? Un, protams, kad tā enerģijas uzņemšana pārsniedz to mūsu patēriņu, tad iestājas aptaukošanās. Un šeit tāds angļu vārds ir BMR, kas nozīmē bazālais metabolisma ātrums. Tas ir tas, kas mums nosaka lielāko daļu no ikdienas enerģijas patēriņa, tās kalorijas, ko mūsu ķermenis izmanto sirdsdarbībai, elpošanai, kustībām. Un tad tā mazākā daļa augšā ir tas, cik mūsu ķermenis patērē enerģiju, piemēram, uzturvielu enerģijai, lai viņas pārstrādātu. Mūsu ķermenis visvairāk patērē enerģiju, lai pārstrādātu olbaltumvielas, gaļus, zīvis, olas, biespienu un vismazāk, lai taukus. Tāpēc arī lielākā daļā uztur veselīgi ir ietvertas olbaltumvielas. Bazālais metabolisma ātrums ir lielāks jauniem cilvēkiem, lielāks gara auguma cilvēkiem, diemžēl lielāks vīriešiem, bet viņu var uzlabot. Fiziskas aktivitātes ir labākais veids, kā uzlabot šo te bazālo metabolismu ātrumu. Savukārt, samazinoties fiziskām aktivitātēm, viņš krīt. Un arī miegs to uzlabo. Tālāk ir fundamentāls jautājums. Ļoti daudz jums zālē sēdošiem un no mūsu pacientiem sievietes stāsta. Es esmu tik daudz reizes dzīvē mēģinājusi visādas diētas, un tas svars ir samazinājies vienreiz vairāk, mazāk, bet, diemžēl, viņš vienmēr nāk atpakaļ. Un kāpēc tas tā ir? Svaru samazināt īstermiņā vai dažām ilgākā laikā izdodas, bet viņš nāk atpakaļ. Un kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka mūsu ķermenis mūs ļoti aizsargā no novājēšanas, un viņš ieslēdz ļoti daudzus mehānismus, lai mums tas svars nāktu atpakaļ. Un pirmais mehānisms, kas ieslēdzās, ir tā sauktā metabolā adaptācija. Cilvēku valodā to var saukt par taupības režīmu. Tikko kā mēs sākam samazināt svaru, tā plaisa starp to, cik mums vajag reāli uzņemt un cik mēs gribam, paliek ļoti, ļoti liela. Un kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka pieaug izsalkums, jo mūsu ķermenis samazina sāta hormonus un palielina bada hormonus, jeb izsalkuma hormonus. Un šis enerģijas patēriņš, šis bazālais metabolisma ātrums, ko ķermenis mums ikdienā izmanto sirdsdarbībai, elpošanai, dramatiski krīt. Un viņš krīt vidēji par 600–700 kalorijām dienā. Šis bazālais ir miera stāvokļa metabolisms. Un, diemžēl, tādā taupības režīmā, viņš jūs varat redzēt šeit, var saglabāties līdz pat 6 gadiem.
Un tas, ka krīt sāta hormoni, ja, un ceļās bada hormoni, ja, tā ir tā sauktā hormonālā adaptācija, kas mums notiek, ka mēs svaru sākam samazināt. Ja. Pirmās nedēļas vēl noturamies, bet pēc tam mums iestājas galvā tas ēšanas troksnis. Mēs nevaram vairāk izturēt, jo vienīgais, ko mēs varam domāt, tas ēšanas troksnis galvā ir neizturams, kā aiziet pie leduskapja un pāriest. Un šeit jūs arī redzat pētījums, ir cilvēki, kas nāk pie manas kārtas, saka, ziniet, man no bērnības jau nav sāta sajūta. Un man ir tiešām bijušas pacients, kas saka, man bērnībā brālis teica, nu kāpēc tu ēdi līdz vemšanai? Nu tu taču zini, ka, nu ok, apēd 2 končus vairāk, bet kāpēc tu ēdi tik daudz? Un tie cilvēki saka, es neko nevaru izdarīt, man vienkārši nav šī kontrolas mehānisma, man nav sāta sajūtas, un tikai tad, kad man tiešām ir slikta dūša, ja, es saprotu ar prātu, ka to nevajadzētu, ja, un ir daudz pierādījumi, kas rāda, ka pacientam, kam ir liekais svars, jūs redzat, izējas pozīcijā jau šo sātu hormonu līmenis ir zemāks, un ir pierādīts tikko, kā sāk svaru samazināt, tas sātu hormonu līmenis nokrīt vēl zemāk. Un tā ir bioloģija, ja tas nav gribas spēka trūkums. Tātad zaudētā svara uzturēšana ir milzīgs izaicinājums, jo jūs redzat, ka ķermeņa šie kompensatorie mehānismi dara visu, lai mūs atmestu pēdējā lielākā svarā. Un tad jūs daudz arī, analizējot savu dzīvi, zinat, ka jums ir bijuši tādi dzīves periodi, ka tas svars daudz maz ir stabils. Angliski to sauc par set point, jeb jūs apakšā redzat natural weight, kāds ir aptuveni mūsu tāds dabīgais svars, ar ko mēs dzīvojam. Ja mēs aizbraucam uz nedēļu uz Itāliju, uzēdam bišķiņu picas vairāk, ja atbraucam uz Latviju, ieejam apakaļ ikdienas darbos, ja tas svars atkal atgriežas, viņš varbūt svārstās 5 kg robežās. Bet, ja notiek kaut kādas lielākas izmaiņas, piemēram, sievietē tipiski ir grūtniecība, piedzimst bērniņš, ir ilgstoši negulētas naktis, ja, un ilgstošā laika periodā mums ir ļoti daudz riska faktoru, kas mums veicina svara pieaugumu. Mums iestājas jaunais šis set point, ja mūsu dabīgais svars. Ja tas pirms tam ir bijis, piemēram, 60 kg, pēc grūtniecības, negulētām naktīm, tas ir 70. Un ķermenis pieņem, ka šī ir mūsu jaunā normalitāte un darīs visu, lai mūs tajā noturētu. Tad mums ir otrā grūtniecība vai ir bijuši medikamenti, piemēram, antidepresanti, kas veicina svara pieaugumu, un mēs atkal viņus esam lietojuši ilgāku laiku. Mums svars no 70 kg atnāk uz 80 kg. Un arī ķermenis pieņem, ka šī ir mūsu jaunā normalitāte. Un viņam neinteresē, ka jums sāk locītavas, ka jums nepatīk, ka jums traug vēders. Viņš darīs visu, lai jūs noturētu šajā pēdējā lielākā svarā. Un, lai mēs svaru samazinātu un iegūtu jaunu šo te set point, ja mūsu dabīgo svaru, nekad tas nebūs īss, maziņš, 2, 3, 4 mēnešu kurs. Lai ķermenis atkal samainītu to savu domāšanu, vidēji paiet 1,5–2 gadi. Ja? Kad atkal noregulējās šis sāta hormonu un bada hormonu līmenis, tā kā, ko es gribētu teikt, šī te svara stabilitāte, jeb līdzsvars, ja? Viņš nav akmenī iekalts, bet ātri mēs viņu mainīt nevaram. Ja? Un šeit jūs redzat, ka, protams, ir ļoti daudz faktoru, kas ir maināmi, un ir, protams, faktori, ja, kas nav maināmi. Ģenētika, vecums, dzimums, ja, arī šīs smadzeņu neirobioloģiskās reakcijas, ja, bet otrā pusē jūs redzat, ir visi faktori, jeb modificējumie, ko mēs varam mainīt. Par uzturu un fiziskām aktivitātēm es detaļās neiešu, jo mums laiks ir ierobežots, mums būs brīnišķīgi lektori, arī par uzvedības un psiholoģisko atbalstu un mentālo veselību mēs runāsim.
Un, protams, tas, ko mēs kā ārsti varam pacientam piedāvāt, ja tiešām ir aptaukošanās un arī komplikācijas, ir šie te sāta hormoni, ja, uz ko ir balstīta lielākā daļa ārstēšanas. Protams, arī, kā dr. Geldner teica, paralēli nepārtraukti dzīvesveidam, un ārkārtīgi svarīgi, ja šī medikamentozā terapija ir vajadzīga, ka tas notiek stingrā ārsta uzraudzībā, svaru samazinot veselīgi. Un ko nozīmē veselīga svara samazināšana? Jūs stādaties priekšā, ka katrs zaudētais svara kilograms, ko jūs samazināt, viņš satur ne tikai tauku masu, bet arī muskuļu masu. Un muskulis jau ir ne tikai mūsu fiziskais spēks, kas mūs notur ķermeni, un, protams, labi izskatāmies, bet muskulis ir arī ārkārtīgi endokrīni svarīgs orgāns, kas mums aizsargā pret stresu, pret slimībām, pret vīrusiem. Tur ir ļoti daudz vērtīgas aminoskābes, un ar gadiem, jūs zinat, muskuļu masa dabīgi atrofējas, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi svaru samazināt pakāpeniski, pareizi, veselīgi, katram cilvēkam atbilstoši viņa izejošai ķermeņa masai, tātad maksimāli samazinot tauku masu, bet maksimāli uzturot muskuļu masu, ja, lai muskuļu masa nekrīt. Un aptaukošanās, tāpat kā jebkurai citai hroniskai slimībai, ir šie ārstēšanas algoritmi, un pagājušā gadā visas profesionālās asociācijas, gan Eiropas, gan Amerikas, ir izstrādājuši šos te profesionālos algoritmus, kā mums sākt aptaukošanos, kāds ir ārstēšanas mērķis, ja? Un tātad divas lielas grupas, ko jūs dzirdējāt. Pirmā daļa, ja cilvēkam ir tikai liekais svars, bet nav komplikāciju, mūsu mērķis ir samazināt svaru ar mērķi nepieļaut komplikāciju attīstību, un savukārt, ja ir aptaukošanās jau ar kādām komplikācijām, sirds asinsvadu slimībām, ceļa locītavu, osteoartrītu, diabētu, sirds mazspēju, tad jau mūsu mērķis ir izvēlēties medikamentu, kas visefektīvāk samazina šo komplikāciju. Un nevienmēr medikamentu efektivitāte svara samazināšanā korelē ar komplikāciju samazināšanu, jo tāpēc ir ārsts, kas zina, pie kuras komplikācijas medikaments, ko mēs izvēlamies, rekomendējam, jums ir visefektīvākais. Un šo visu savēlkot kopā, tātad mūsu centrālā nervu sistēma, mūsu smadzenes ir tā, kas nepārtraukti sarunājas ar tiem mūsu perifērajiem orgāniem un regulē šo enerģijas līdzsvaru. Un kā jūs redzat, tikko kā mēs samazinām svaru, ieslēdzās dažādas hormonālas un metabolas reakcijas, ja, kas mums apgrūtina, ja, šo zaudētā svara saglabāšanu ilgtermiņā. Veselīgs dzīvesveids ir labākā aptaukošanās profilakse, un ja iepriekšējā lekcijā bija slaids, kas ir slimība, lai atšķirtu slimību no simptomu, tad jūs zinat, angliski veselīgs nozīmē healthy. Un vārdu, ja mēs padomājam vārdu healthy izcelsmi, tad tas ir cēlies no latīņu valodas, tātad pirmā šī vārda daļa nozīmē heal, jeb ārstēt, un tas ti nozīmē te, tas ir mani pašu. Tātad ārstēt mani pašu, tas bija veco ārstu arī doma, kad ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam izdarīt paši. Ja? Tātad veselīgs uzturs, miegs, fiziskās aktivitātes, ja? Tas ir tas, ko mēs varam izdarīt. Un, ja runā par medikamentiem, tad jā, tie pirmie 3-4 mēneši ir pirmais solīts, kad mēs redzam efektivitāti, ja, un kā jūs redzējāt, efekts jau sākas ar svaru samazināšanu 5%, protams, jo vairāk, jo lielāks ieguvums. Un ko ir ļoti svarīgi atcerēties, kad galvenais ārstēšanas dalībnieks šajā ārstēšanas procesā ir pacients. Un līdz ar to, ja mums ir kopīgi jāsadarbojas, jāliek individuāls plāns, kas ir jārealizē kopīgā sadarbībā ārstam ar pacientu. Nu, paldies jums par uzmanību. Paldies!